Esam nonākušas līdz pirmā moduļa pēdējai, trešai nodarbībai - sociālā ietekme. Un es ļoti ceru, ka šī nodarbība palīdzēs jums saprast sociālās ietekmes pamatus un arī noformulēt, definēt sociālo ietekmi savai idejai vai arī rosināt izdomāt savu ideju sociālajai uzņēmējdarbībai. Šajā nodarbībā mēs apskatīsim, kas ir sociāla ietekme, noskaidrosim, kāpēc to mērīt un kādas pieejas metodas pastāv. Tā ir skaitā arī finansiālās vērtības piešķiršana sociālai ietekmei. Un kas tad ir tā sociālā ietekme? Sociālo ietekmi var definēt kā nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas un uzlabojumus kādai aktuālai sociālai vai vides problēmai, kas tiek sasniegta jūsu sociālo uzņēmumu darbības rezultātā, ja, un ko var izteikt konkrētos, izmeramos rādītājos, kvantitatīvos vai kvalitatīvos datus. Un būtībā sociāla ietekme ir jūsu uzņēmuma darbības rādītais rezultāts. Kas ir svarīgi, sociālo ietekmi nevar visiem mērīt vienādi, un katrs uzņēmums definē izmērāmos indikātorus atbilstoši savai darbībai, savai jomai, sociālam mērķim un mērķa auditorijai. Daži piemēri par sociālo ietekmi, pozitīvām pārmaiņām ir, piemēram, darba vietu rādīšana, ja? Piemēram, jauniešu bezdarba samazinājums. Tad tā var būt uzlabota piekļuve izglītībai un veselības aprūpei. Tās var būt darbības, kas palīdz saglabāt vidi, piemēram, tekstilu izstrādājumu vai plasmasas otrreizēja pārstrādē, kultūras mantojuma saglabāšanas iniciatīvas un tam līdzīgi. Runājot par konkrētu, varbūt uzņēmuma veidu, tad tas varētu būt sociālais uzņēmums, kas ražo specializētu apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko ir viegli uzvilkt. Un sociālā ietekme šajā gadījumā būtu atvieglota un uzlabota ikdiena šiem cilvēkiem. Un kāpēc to vajadzētu mērīt? Ja? Sociālās ietekmes mērīšana un izvērtēšana ir nozīmīga, un tai jābūt sistemātiskai praksei vairāku iemeslu dēļ. Ja? Lai jūs varētu piesaistīt finansējumu, investorus, sadarbības partnerus un klientus, parādot savus rezultātus, lai jūs varētu saglabāt arī veidot uzticību savai auditorijai, ja, un jums būtu arī konkrēts pierādījums tam, ko jūsu sociālais uzņēmums ir sasniedzis ar savu darbību. Ja? Konkrēti dati, kurus var nokomunicēt sabiedrībai un parādīt to, kāpēc jūs un jūsu uzņēmums ir labs, ja? Parādīt uzņēmuma vērtību. Tāpat sociālas ietekmes mērīšana palīdzēs jums noteikt, cik efektīvi uzņēmums izmanto savu kapitālu un citus resursus un noteikt arī rentabilitāti. Tas arī ir svarīgi no strateģiskā viedokļa, ja, lai plānotu uzņēmuma darbību un attīstību, plānot budžetu, attīstības plānu, izprast savus resursus, saskatīt riskus, ja, un iespējas, ko var uzlabot. Un, protams, tas nodrošina arī jums informāciju, materiālus, ja, datus, mārketinga aktivitātēm, zīmola vai sava tēla veidošana, ja, kā saka, laba slava palielina iespējas piesaistīt klientus, atbalstītājus, ja, un ar jums lielāka varbūtība, ka ar jums vēlēsies sadarboties. Un visbeidzot, tas ir arī svarīgi piedaloties publiskajos iepirkumos. Ja mēs runājam par Latviju, ja, tad sociālās ietekmes mērīšana galvenokārt ir daļa no sociāla uzņēmuma statusa iegūšanas procesa, ikgadējās darbības pārskata sagatavošanas Labklājības ministrijai, un tas ir arī nepieciešams piesakoties Altuma grantam.
Lai izmērītu sociālo ietekmi, izmantojiet 4 etapus, kas palīdzēs jums šajā procesā. Tā ir plānošana, informācijas ievākšana, informācijas analīze un secinājumi, kā arī komunikācija auditorijai. Plānojiet, nosakiet skaidrus mērķus, kurus cerat sasniegt ar savu sociālo uzņēmumu. Faktiski tas ir jūsu sociālais mērķis. Un pārdomājiet, kādas ir īstermiņa un kādas varbūt ilgtermiņa sociālas pārmaiņas cilvēkiem, videi vai ekonomikai, ko jūsu sociālais uzņēmums radīs. Piemēram, cilvēkiem ar kustības ierobežojumiem, dzīves kvalitātes uzlabošana, darba vietu radīšana, bet nevis apģērbu ražošana. Tā ir sociāla uzņēmuma darbības radītājs. Plānojiet arī to, kādā veidā ievāksiet datus, lai atspoguļotu jūsu radīto ietekmi, vai tie būs tikai skaitļi, kvantitatīvi dati vai fakti, atsauksmes, viedokļi, kas ir kvalitatīvi dati. Vislabāk ir izmantot abu datu veidus, jo tad jums būs vairāk informācijas, ar ko operēt. Ieplānojiet arī kādu auditoriju jūs iesaistīsiet datu ievākšanā, vai savāksiet info no saviem klientiem, sadarbības partneriem un tā tālāk. Un, kad informācija un dati ir savākti un apkopoti, analizējiet to un izdariet secinājumus par to, cik daudz pozitīvās pārmaiņas jūs rādījat un par cik daudz ir kļuvis labi nekā ir bijis iepriekš. Piemēram, kā un par cik daudz ir uzlabojis cilvēku ar kustības traucējumiem dzīvesveids, par cik daudz ir samazinājušies pārtikas vai koka atkritumi, cik daudz bērni piekļuvuši izglītībai un kā ir uzlabojušies viņu zināšanas un tā tālāk. Un tad visbeidzot informējiet sabiedrību par saviem sasniegumiem, izmantojiet secinājumus, datus, kā mārketinga materiālus savā tēla veidošanai. Runājot par datu ievākšanu, ir virkne dažādu veidu, kā jūs to varat darīt, lai izmērītu un analizētu savas rādītas pozitīvas pārmaiņas. Un veidu, kuru jūs izvēlēsieties, būs atkarīgs no jūsu sociāla uzņēmuma darbības veida, no jūsu nozares. Un jūs varat pielietot tādas metodas kā anketas un aptaujas, lai iegūtu atgriezenisko saiti, un tās var arī veikt regulāri. Protams, ir labi, ja anketas ir īsas, tad tā arī atsauksmes būs lielākas. Jūs varat ievākt atsauksmes un pieredzes stāstus citā veidā, organizēt intervijas vai pat labāk individuālas un varbūt neformālas sarunas ar klientiem vai lielāku cilvēku grupu sarunas, fokus grupas. Tāpat ir iespēja ievākt ekspertu atzinumus par jūsu sociālo uzņēmuma produkta vai pakalpojuma ietekmi uz mērķa grupu, piemēram, ārsta atzinumus, vai arī ekspertu vērtējumus, atsauksmi par jūsu darbu. Tāpat var meklēt pētījumus, kas atspoguļo izmaiņas vai pamato izmaiņas tajā sociālajā ietekmes jomā, kurā jūs strādājat. Un, protams, un visbeidzot, var un vajag izmantot arī statistikas datus. Un, lai sociālā ietekme būtu saprotama gan jums pašam, gan sabiedrībai, to vajadzētu atspoguļot taustāmā, izmērāmā veidā. Vai tie ir sasniegti cipari, piemēram, 100 kg pārstrādāta apģērba samazināja tik un tik atkritumu apjomu. Faktiski 100 kg apjomu. Vai, piemēram, tiek sniegti pakalpojumi vai produkti cilvēkiem ar ierobežotu kustību vai senioriem, tad sarunājot ar tiem var saprast,
kā un cik daudz jūsu darbība ir atvieglojuši šo cilvēku ikdienu. Jā, teiksim, jūsu iesaistīta vai plānota grupa ir jaunieši no riska grupām, un ja bezdarba jautājuma risināšana, tad tas varētu būt zināšanu uzlabošanas līmenis un nodrošināto darba vietu skaits jūsu uzņēmumā vai citur. Jā, teiksim, jūs sadarbojaties ar vietējiem uzņēmumiem, zemniekiem, lauksaimniekiem, ja, tad tas varētu būt iesaistīto sadarbības partneru skaits un pavadzīmju summas, kas ienāk katram partnerim, ko jūs atbalstat. Esam arī pielikuši piemēru par sociālo uzņēmumu, kas otraizēji pārstrādā kāda materiāla atkritumus. Tas var būt tekstils, plasmasu, koks, bioloģiski atkritumi vai kas cits. Un skatoties uz šādu uzņēmumu, tad mēs redzam, ka to darbības rādītāji ir pārstrādāto materiālu apjoms, tad ir saražoto un pārdoto preču apjoms un informatīvo materiālu skaits un veids. Un rezultāts, jeb sasniegtās pārmaiņas, sociāla ietekme šajā gadījumā būtu samazināts atkritumu apjoms tik un tik kilogramos, ja, ietaupīts dabas resursu apjoms un izglītoto un informēto cilvēku skaits par nepieciešamību pievērst uzmanību vides aizsardzības jautājumiem. Savukārt, ilgtermiņa ietekme šeit ir 5 gadu laikā otraizēji pārstrādātas 2 tonnas materiāla, ja, atkritumu. Un sabiedrība ir informētāka un izglītotāka par materiālu otraizēju pārstrādi, teiksim, mazāk izmet ārā, ja, izmanto biežāk, vairākas reizes, un ir, piemēram, ieviesta otraizējā materiāla pārstrādes sistēma. Metodes sociālās ietekmes mērīšanai un sociālās ietekmes pievienotā vērtība. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība pasaulē, Eiropā rāda, ka valsts un privāti investori ir tie, kas galvenokārt inicijē sociālos uzņēmumus mērīt sociālo ietekmi. Tā arī Latvijas gadījumā, ja, sociālā ietekme ir daļa no likuma, ja, daļa no prasībām. Un, ja ekonomiskās vērtības noteikšanai sociālais uzņēmums var izmantot dažādus tradicionālos aprēķinus, ja, peļņas aprēķinu, atdevi no kapitāla ieguldījuma un tā tālāk, tad sociālās vērtības aprēķināšana var būt sarežģītāka, ja, jo to nevienmēr var un iespējams izteikt skaitļot. Tāpēc mēs, balstoties gan uz saviem resursiem, gan arī uz Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rokas grāmatu, esam apkopojuši vairāku metožu vai pieeju nosaukumus, ko jūs potenciāli varat izmantot arī savā darbībā, savā plānošanā. Un šīs metodes ir loģiskais modelis, ieinteresēto pušu karte, lietotāju pieredzes izpēte, pārmaiņu teorija, tad arī sociālās ietekmes indikātoru saraksti, ja, ir visādi īris vai Big Society Capital, un tad ir arī 2 monetārās vērtēšanas metodes, sociālās atdeves no ieguldījumiem analīzes metode un izmaksu un ieguvumu analīzes matrica, kuras savā starpā principā ir ļoti līdzīgas. Un arī šajā slaidā esam ielikuši 4 QR kodus no 2. līdz 5. metodei, kuru jūs varat noskanēt un uzreiz piekļūt tādām labi strukturētām aprakstam no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas
rokas grāmatas aprakstam. Un viena no plašāk izmantotajām sociālās ietekmes mērīšanas metodēm ir sociālās atdeves no ieguldījumiem analīze. Ja? Angliski ir social return on investment, kas būtībā piešķira finansiālo vērtību sociālai ietekmei. Un ar šo metodi iespējams finansiālā izteiksme noteikt un izmērīt organizācijas rādīto sociālo vides un ekonomisko vērtību. Un metodas rezultātā aprēķina labumu un izmaksu rādītāju, jeb sociālās ietekmes vērtību un sākotnējo ieguldījuma summu. Un būtībā tā parāda ietaupījumus, ko sabiedrībai vai valsts gūst no jūsu sociālā uzņēmuma sociālās ietekmes. Piemēram, tā var būt attiecība 3:1, kas norāda, ka viens ieguldītais eiro rada 3 eiro lielu sociālo, ekonomisko un vai vides vērtību. Un ar šīs metodas palīdzību iespējams novērtēt ne tikai lietas, kuras var saskaitīt, bet arī mēģināt novērtēt nemateriālās vērtības, tādas kā pašpārliecinātība, pašcieņa un citas. Piemēram, jūsu sociālais uzņēmums nodrošina apmācību iespējas sievietēm, kuras ir agri pametušas skolu, lai veidotu ģimeni. Un sievietes, kas piedalās apmācības, sāk attīstīt savu uzņēmumu. Un viens no šiem uzņēmumiem nodarbina vientuļos vecākus vai pensionārus. Un mēs varam izdarīt pieņēmumu, ja sievietēm nebūtu sniegtas iespējas piedalīties apmācības, tad iespējams šie vientuļie cilvēki nebūtu saņēmuši darba piedāvājumus. Un sociālā atdeve no ieguldījumiem varētu būt tāda, ka nodarbināšanas izmaksas pret kursa organizēšanas izdevumiem. Un ir vismaz 2 nozīmīgi iemesli, kāpēc sociālam uzņēmumam mērīt savu sociālo atdevi no ieguldījumiem. Ja? Pirmais ir, lai parādītu savam atbalstītājam, investoram, sadarbības partnerim, kāda ir sasniegto ieguldījumu atdeve. Un tas ļauj finansējuma sniedzējam redzēt, kā viņu ieguldījums ir devis izmērāmu taustāmu ieguldījumu. Tādējādi ir arī vieglāk pamatot nepieciešamību turpināt jūsu projektu, jūsu ideju, jūsu sociālo uzņēmumu. Un otrkārt, lai novērtētu plānotā projekta finansiālo vērtību, rentabilitāti. Sociālās atdeves no ieguldījumiem norādīšana finansējuma pieteikumos, dotāciju pieteikumos var nospēlēt jūsu labā, pamatojot, piemēram, cik daudz jūs varat ietaupīt finansējuma sniedzējām, cik daudz atbalstīt valsti, saņemot piedāvāt atbalsta summu. Latvijā savas darbības izvērtēšanai sociālās atdeves no ieguldījuma metodi pielieto sociālās uzņēmējdarbības pionieris, fonds Otrā elpa un arī biedrība Tuvu. Un jūs varat, piemēram, fonds Otrā telpa mājaslapā arī papētīt, kā viņi atspoguļo savus sasniegtās sociālās pārmaiņas, rādītājos. Un smelties piemēru un idejas. Pieminēšu arī nedaudz par pārmaiņu teoriju, jo tas ir vienkāršs un vērtīgs rīks, kā jūs varat pārdomāt sociāla uzņēmuma darbības ķēdi un sociālās ietekmes efektu. Un to arī var izmantot, lai noprezentētu sava sociāla uzņēmuma ideju vai darbību. Un jūsu uzmanībai piedāvājam pārmaiņas teorijas paraugu, kas ietver 7 elementus. Un apakšā esam arī pievienojuši piemēru par izglītojošo metodi, kas palīdz bērniem mācību procesā. Un ar šo metodi tiek risināta problēma saistībā ar bērnu nespēju koncentrēties mācību procesā.
Ja? Labuma guvēji šajā gadījumā ir paši bērni, viņu vecāki un pedagogi. Ja? Bet savukārt auditorijas tika sasniegta ar vietējās avīzes palīdzību, sociālajiem mēdījiem, ieteikumiem caur skolām un pašvaldībām. Galvenie soļi, lai sasniegtu pārmaiņas, ir bērnu diagnostika, individuālais plāns katram bērnam, nodarbības izvērtējumi un uzlabojumi. Uzņēmuma darbības rādītāji šajā gadījumā ir klientu skaits, nodarbību skaits, savukārt sociālā ietekme, ja, sasniegtais rezultāts ir bērnu uzlabotas koncentrēšanās spējas, saskarsmes prasmes un pašvērtējums. Un jau ilgtermiņa ietekme ir bērniem ir uzlabojusies dzīves kvalitāte, iespējas, labākas iespējas mācību procesā un tā tālāk. Ja gadījumā jums rodās grūtības vai jautājumi ar sociālas ietekmes noteikšanu, kā to merīt, kā to definēt, izmantojiet konsultāciju iespējas gan pie Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, vēršaties pie labklājības ekspertiem vai dodiet ziņu mums, mēģināsim jums palīdzēt. Un tagad ir pienācis laiks 2 praktiskiem uzdevumiem. Pirmais no tiem ir atrodiet internetā sociālo uzņēmumu Sonido, viņu mājaslapu, sociālos tīklus, paanalizējiet to darbību un īsi aprakstiet to sasniegto sociālo ietekmi gada vai vairāku gadu laikā. Otrais uzdevums, izmantojot pārmaiņu teorijas veidni, skatiet iepriekšējo slaidu, vai patīniet nedaudz atpakaļ, aizpildot katru elementu, raksturojiet savas sociālās uzņēmējdarbības ideju. Ja? Pārdomājiet sociālās ietekmes rādītājus. Un šeit jums noderēs tas skelets par jūsu sociālā uzņēmuma ideju, ko jūs aprakstījāt iepriekšējā uzdevumā. Un, ja rodās kādi jautājumi saistībā ar uzdevumu, tad dodiet mums ziņu. Tāpat kā iepriekšējā nodarbībā, otrajā nodarbībā, arī šoreiz es aicinu jūs izmantot papildus resursus un noklausīties Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas lekcijas un video materiālus, ja, runājot par 30 lekciju video ciklu, tad tur ir pieejami 2 īsi video par to, kas ir sociālā ietekme un kā to mērīt. Ja, un jūs varat pāriet uz to, noskanēt QR kodu, kā arī es ieteiktu noklausīties webināru, kurā tiek skatīta Latvijas likumdošana un tā ietveros arī sociālā mērīšana. Ja, jo sociālā mērīšana Latvija ir daļa no tā statusa iegūšana, ja, sociāla uzņēmuma statusa iegūšana. Ja. Abi 2, gan īsās lekcijas, gan webinārs ir liederīgi, vieglā valodā pieejamie resursi. Noslēdzot 3. nodarbību par sociālo ietekmi, apkoposim būtiskāko. Sociālā ietekme ir nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas, kas skar aktuālo sociālo problēmu vai vides problēmu. Tas ir pozitīvs rezultāts, kas sasniegts pateicoties jūsu sociālā uzņēmuma darbībai, ja? Bet tā nav sociālā uzņēmuma aktivitātes. Un sociālā ietekme ir izmērama kvalitatīvajos un kvantitatīvos rādītājos.
Veidojot sociālo uzņēmumu Latvijā, viens no pirmajiem soļiem ir sociālās ietekmes plānošana, radītāju datu ievākšanas paredzēšana. Sociālās ietekmes mērīšana ir svarīga, lai arī plānotu sociālo uzņēmuma darbību, noteiktu tā rentabilitāti un informētu sabiedrību, partnerus par saviem sasniegumiem. Latvijas gadījumā sociālās ietekmes mērīšana ir daļa no sociālās uzņēmuma statusa iegūšanas un pieteikšanas atbalstam. Paldies par jūsu uzmanību un novēlu, lai turpmākie moduļi ir interesanti un palīdz attīstīt savu ideju.